Nu, lūk, šādi ir pabeigts šis aplītis, kur nāks puisītis un vēl kaut kādi citi. Tu nāc zemes bērniem gaismu nest, no tumsas maldu purviem patiesībā vest. Tu dāvā debes mīlestību mūžīgo un liec mums staigāt Dieva ceļu svētīgo. Tu rādi mums, cik žēlsirdīgs ir Dievs, var pazudušais dēls pie tēva atgriezties. Un tēvs tam piedod grēkus, pretīm rokas sniedz, un ļaunās varas spēkā maldīties tam liedz. Lai cilvēks būtu nesautīgs un tīrs, kad dzīvē tas ir vienmēr Dieva karavīrs. Mums īstu priekšzīmi ikvienam Kristus dod, ar prieku debes tēvam vienmēr kalpojot. Viņš dvēselē sēj debes skaidrību un ienīst šaubas, maldus, tumsību, viltību. Viņš mūsu labā atdod savu dzīvību, lai gūtu droši mēs no grēka brīvību. Kas gara spēkā Jēzus balsi dzird, kaut apkārt dzīves ļaunums ienāc tumsavidz. Tos Kristus noliedzēji nespēja vajāt liekt. Kaut solās viņiem zemes godu varu sniegt. Tagad mums ir pielipināta galviņa, uzmetam 2 audējmezglus un nogriezīsim. Šoreiz es strādāju ar sutažas diegu, tā nav dzija, bet sutaža. Ja. Un veidosim rociņu šim vīriņam. Pieliekot klāt, mezglojam audējmezglu. Un no labās un kreisās puses audējmezglu mēs veicam. Tā kā galviņa grib grozīties brīvi, kamēr ķermeņa nav, tad viņa bieži gāzīsies mums. Bet cenšamies pīt rociņas cilvēciņam. Rociņas es gribu no parastā audējmezgla no labās un kreisās puses. Viņš ir taisna pinuma pīnīte.
sameklēšu rociņai bumbiņu. Katrai rociņai sava bumbiņa būs. Tāda garena. Tāda ovāla veidīga, ja? Šajā ieveram divas iekšā. Un nostiprinām ar audēmēm. Mezgliem nostiprinām šo rociņu. Un lieko mēs nogriežam nost. Tā. Iznāca šāda viena rociņa. Tagad gatavosim otru rociņu. Tieši tāpatās nogriežam diegu, lai mums iznāktu rociņai. Liekam apkārt un sākam mezglot no labās un kreisās puses. Varam saskaitīt šos mezgliņus, lai rociņas ir vienādas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mums ir. Nu, lūk, ir 6. mezgls uzsiest, abās ir rociņās vienādi, meklējam atkal šo plaukstiņu, bumbulīti. Vidū ieliekam 2 diedziņus. Izvelkam cauri un ar 2 mēs pinām apkārt, nostiprinām labo un kreiso pusīti audēju mezglu. Un tad es mēģinu šādi no vienas puses apmest un no otras puses apmest. Lai nostiprinās un lieko mēs nogriežam nost, ja? Rociņas ir gatavas, tagad mēs turpināsim ķermenīti. Ķermenītim arī vajag
vajag apņemt, lai ķermenītis tāds dušīgāks būs. Paņemsim 2 diedziņus un apliksim šos 2 diedziņus. Ar 2 pīsim, nevis ar 1, bet ar 2. No labās un kreisās puses. Jā. Mums tas ķermenītis būs bišķi dušīgāks, apaļāks. Ja gribās, var paņemt citu krāsu diegam. Tā varēs saprast riktīgāk. Veidojās ķermenītis. Ķermenītis tā kā būtu. Un sadalām tagad mēs visu to 2 daļās. Un kājas mums būs griezto pīnīti. Visu laiku liksim no vienas puses, lai ir grieztā pīnīte kājām. Liekam no labās puses visu laiku. Viņš smuki griezīsies. Kad griežās jāļauj griezties. Un pinam tālāk. Visu laiku liekot no labās puses. Šādi cilvēciņi mums būs jāpagatavo 3. Un viņi ir dažāda lieluma, jo mums būs ģimene. Ģimene aplītī. Kāpēc aplītī? Tāpēc, ka mēs esam visi saistīti. Viens ar otru. Arī dzīvē mēs esam visi saistīti. Vai ģimeniski, vai darbā, kā darba biedri, vai kā draugi. Visi mēs esam vienā tādā tā kā skaistā aplī saistīti. Un svētais gars ir katra vadonis un radītājs, mūsu trīsvienīgais Dievs, ir pati augstākā būtība. Kā atveram acis, tā mēs arī no rītus lūdzam Dievu, lai diena ir svētīga, lai viss mums ir ar Dievu vadību. Tā, un šeit arī mēs ņemsim tādu pašu bumbiņu kājai. Arī tieši tāpatās mēs ievaram iekšā šos 2 diedziņus un nobeidzam ar audēju mezglu. Nostiprinām. Nu, lūk. Viena kāja ir gatava. Nogriežam lieko. Jā.
gatavojam otru kāju. Tātad mums ir grieztā pīnīte. Un liekam no vienas puses labās. Šogad ļoti daudz odu mums ir. Lido mums te odi. Nu, lūk, un kad pabeigsim šo kāju, tad mēs no dzies pieliksim matiņus brūnus šim vīriņam, kā ta bez matiņiem. Un to mēs varēsim pielikt ar karstās līmes palīdzību. Cenšamies, lai kājiņas ir vienādas, salīdzinām vienu ar otru, lai nav viena īsāka, otra garāka, bet vienmērīgi ir. Liekas, kad ir laiks ievērt nākošo bumbiņu. Vēram nākošo bumbiņu. Raudē mēzglu nostiprinām. Un nogriežam nost lieko. Cilvēciņš ir šāds, bez matiņiem. Ņemam brūno diegu. Griežam matiņus. Vienāda garuma izvēlamies. Varam to vidiņu sasiet mezglā, lai vieglāk mums ir sadabūt kopā visas. Jā. Griežam. Mums ir karstā līme. Uzlīmējam karsto līmi virsū. Un mēģinam likt klāt.
ielipināt matiņus. Tā, lai arī aizmukurē kaut kas ir mums. Nu, tā priekšā īsākus nogriežam, lai viņam nekrīt uz acīm. Aizmugurē var garāks būt. Noņemam šleipīti nost. Tur var smukāku lenti izdomāt. Nu, šāds cilvēciņš mums iznācis. Tādiem matiņiem. Var kuplākus, protams. Man iznāca tā, kā man iznāca. Tāds jautrais puika.